Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir vadošā pētniecības iestāde molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā Latvijā. Zinātniskais institūts ir dibināts 1993. gadā, bet tā aizsākums ir nukleīnu skābju ķīmijas grupa, ko pirms 50 gadiem izveidoja profesors Elmārs Grēns. Pagājušā gadsimta 70. gados jaunu cilvēku entuziastu grupu pieņēma negaidītu lēmumu un izaicinājumu radīt molekulāro bioloģiju. Pilnīgi sākot no nulles, bez pieredzes, bez arī materiāla atbalsta. Un rezultātā faktiski jau 70. gados mēs ieguvām jau visas zinātniskās pasaules atzinību, publicējot pirmos zinātniskos darbus pasaules līmeņa zinātniskās publikācijās. Līdz ar to mēs pavērām ceļu uz biomedicīniskiem pētījumiem. No fundamentālās zinātnes pārgājām uz praktiski pielietojumu zinātni tieši biomedicīnas laukā. Papildus pētniecībai Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs kalpo kā studiju bāze. Visciešākās saites ir ar Latvijas Universitāti, kurā daudzi zinātniskā institūta darbinieki vada studiju kursus un praktiskos darbus, izmantojot zināšanas un institūta tehnisko aprīkojumu. Katru gadu Biomedicīnas centrā savus kursa, maģistra, bakalaura un doktora darbus izstrādā aptuveni 50 studenti, kur darbojas īstā zinātniskā vidē uz vismodernākās zinātniskās aparatūras. Pie mums norisinās arī vairāku Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes studiju kursu laboratorijas darbi. Piemēram, šobrīd fonā redzamie studenti izstrādā laboratorijas darbu bioķīmijā. Kopš dibināšanas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir nopietni attīstījies un izaudzis, kļūstot par vienu no lielākajiem zinātniskajiem institūtiem Latvijā. Sākot ar šī gadsimta sākumu, attīstījās jauni pētījumu virzieni, un Zinātniskais institūts pieteica sevi kā līderi biomedicīnas jomā, uzsākot pētījumus cilvēka ģenētikā, kā arī vēža un citu slimību izpētē. B hepatīta vīrusa klonēšana radīja jaunu virzienu tā saucamo vīrusveidīgo daļiņu izpēti, ar nolūku radīt jaunus preparātus, kā vakcīnas, kā imunopreparāts, būtībā tāda svarīga virziena jaunu zāļu veidošanā. Un šeit izcilu lomu nospēlēja profesors Pauls Pumpēns, mans tiešām talantīgākais no skolniekiem, kurš izveidoja ļoti plašs pētījums, un savulaik šie pētījumi bija galvenais virziens mūsu institūtā. Jaunie pētījuma virzieni radīja nepieciešamību pēc tādas aparatūras un klīniskiem resursiem, kas Latvijā nebija pieejami. Pēdējo 10 gadu laikā, pateicoties Eiropas struktūra fonda atbalstam, ir būtiski atjaunota pētniecības infrastruktūra. Iegādātas vismodernākās pasaules līmeņa zinātniskās iekārtas, izveidojot laboratoriju kompleksus gēnu analīzei, mikroskopijai, biotehnoloģijai un proteīnu molekulu struktūru noteikšanai. 2005. gadā mēs radījām genoma centru, tādējādi liekot pamatus valsts iedzīvotāju genoma datubāzei. Un mūsu datubāze uz doto brīdi jau ir iekļāvusi dažādus paraugus un klīnisko informāciju no vairāk kā 28,000 cilvēku. Uz doto brīdi tas ir lielākais resurs Latvijā un otrs lielākais resurs Baltijas valstīs un lielā mērā arī Austrumeiropā. Un tieši pateicoties šīm biobankām, kā arī daudzām iekārtām, kas mums ir iegādātas struktūra fonda ietvaros, kas ir tiešām modernas ne tikai Latvijas, bet visas pasaules līmenī. Tas mums ir devis iespēju sadarboties ar daudzām ārzemju grupām un veikt tiešām kvalitatīvus pētījumus cilvēku slimību izpētē, saistot šīs slimības ar ģenētiskajiem faktoriem. Lai varētu izpētīt dažādas slimības, it īpaši vēzi, un radītu jaunas diagnostikas metodes un modernus medikamentus, ir nepieciešams veikt pētījumus dzīvās cilvēku šūnās un izmantot laboratorijas dzīvniekus. Šādi pētījumi ir iespējami tikai īpašos apstākļos un sarežģīti aprīkotās laboratorijās, kāda Latvijā līdz šim nav bijis. Tāpēc tika radīts biomedicīnisko tehnoloģiju komplekss. Darbs pie kompleksa izveides sākās 2012. gadā Eiropas struktūra fonda projekta ietveros. Ņemot vērā, ka mēs radījām līdz šim Latvijā nebijušas kompleksu pētniecībā, tad darbam tika piesaistīti ārzemju projektēšanas speciālisti. Kopā ar BMC darbiniekiem arī tapa šī biotehnoloģijas kompleksa projekts.
2015. gada rudenī eksploatācijā tika nodota ēka ar 2 neatkarīgiem šūnu bioloģijas un laboratorijas dzīvnieku blokiem. Pētniecības centra tīrtelpām ir jāatbilst augstākajiem standartiem, kas nozīmē specifisku prasību ievērošanu. Tā, piemēram, tīrtelpās nedrīkst būt logi uz ārpusi, tajās jānodrošina vienmērīgs apgaismojums un klimatiskie apstākļi. Abos blokos esošās tīrās telpas ir veidotas izmantojot speciālus materiālus. Ar īpašu krāsu krāsotus metāla sienu paneļus, metāla griestu plāksnes, līmētus dubultos stiklus ar iekšēju rāmi, hermētiskas metāla durvis un īpašu grīdas segumu. Visas virsmas ir ideāli gludas. Apgaismes, elektroapgādes un citi komunikācijas elementi ir iebūvēti sienās un griestos. Celtniecības laikā īpaši izaicinājums bija nodrošināt tīrtelpu hermētismu, kas ir svarīgi, jo tīrtelpās jānodrošina virsspiediens attiecībā pret apkārtējām telpām. Ventilācijas sistēma nodrošina katrai telpai individuālu gaisa pieplūdi, kā arī no tām izējošais gaiss tiek filtrēts, lai novērstu dažādu infekciju aģentu un aromātu nokļūšanu apkārtējā vidē. Ventilācijas sistēma sastāv no 4 atsevišķām ventilācijas iekārtām, to vada un kontrolē īpašs dators. Ventilācijas komplekss aizņem tikpat daudz vietas, cik laboratorijas, un tas nodrošina pilnu gaisa apmaiņu katrā tīrajā telpā reiz 5 minūtēs. Tomēr vislielāko apdraudējumu eksperimentiem rada cilvēks. Tādēļ šajās laboratoriju telpās drīkst ienākt tikai speciāli apmācīti zinātnieki, un tas tiek darīts izejot cauri īpaši izveidotām ģērbtuvēm, kurās darbiniekam ir jānomaina apģērbs un daudzos gadījumos pat jāizmanto duša. Šūnu kultūra bloks ir izveidots tā, lai tajā varētu strādāt ar visdažādākajām šūnām, pat tādām, kas satur vīrusus. Jebkura cilvēka audu paraugi ir iespējams baktēriju un vīrusu avots, kas var nopietni inficēt gan pašu pētnieku, gan arī pārējās šūnas, kas atrodas laboratorijā. Šūnu audzēšanai tika izbūvētas 3 nodalītas telpas. Pirmajā tiks audzētas īpaši tīrās zīdītāju šūnas dažādiem eksperimentiem, otrajā šūnas, kas iegūtas no cilvēka audzēju audiem, un trešā paredzēta darbam ar vīrusiem. Veicot pētījumus ar šūnām, mēs varam noskaidrot, kāpēc šūnas ir kļuvušas ļaundabīgas un kā tās iegūst noturību pret zālēm. Šīs zināšanas ir nepieciešams jaunu pretvēža zāļu vielu un ārstniecības paņēmienu radīšanā. Laboratorijā speciāli izveidotās šūnu kultūras ir pamats zāļu izstrādē, jo visas jaunsintetizētās zāļu vielas vispirms tiek pārbaudītas šūnu kultūrās, un tikai paši perspektīvākie savienojumi tālāk tiek testēti dzīvniekos. Taču, lai labāk izprastu to, kā audzējs uzvedās cilvēka organismā un ar ko atšķiras dažādu pacientu audzēji, kā arī meklēt katram konkrētam cilvēkam piemērotākās zāles, zinātnieki ir iemācījušies izveidot šūnu kultūras no operācijas laikā iegūtiem audu paraugiem un izveidot sarežģītas, īstiem audiem līdzīgas struktūras. Lai dārgās šūnu kultūras varētu daudzpusīgi analizēt, turpat blakus tīrtelpām ir izbūvētas konfokālās un fluorescentās mikroskopijas telpas, analītiskās bioķīmijas laboratorija, kas aprīkota ar vismodernākajām šūnu analīzes iekārtām. Ilgstošai glabāšanai šūnas tiek ievietotas speciālās tvertnēs ar šķidro slāpekli. Tieši šādās laboratorijās un īpašajās šūnās būs iespējams izstrādāt preparātus, kas ir līdzīgi Latvijā slavenajam Rigvir. Lai cik sarežģīts arī šūnu kultūras sistēmas nebūtu radītas, tās tomēr neļauj noskaidrot, kā slimība attīstās organismā kopumā. Lai izprastu, kā vēzis izplatās organismā un iedzīvojas kaulos, plaušās, aknās vai smadzenēs, un kā imūnas sistēma ar to cīnās, ir nepieciešams veikt pētījumus laboratorijas dzīvniekos. Mūsdienīgākie pasaules līmeņa pētījumi ar dzīvniekiem notiek tādā vidē, kas ir pilnībā atbrīvota no pelēm vai eksperimentam bīstamiem mikroorganismiem. Un tādas telpas mēs saucam par no specifiskiem patogēniem brīvām telpām. Šāda apstākļu radīšana un nodrošināšana ir vislielākais izaicinājums dzīvnieku laboratorijās visā pasaulē. Latvijā eksperimentus ar dzīvniekiem veic vairākas zinātniskās iestādes, tomēr nevienā no tām tehnisku apstākļu dēļ eksperimentu veikšanu nav iespējams garantēt no dzīvnieku patogēniem brīvā vidē. Šis laboratorija bloks tika veidots atbilstošiem augstajiem standartiem jau projektēšanas laikā, un tas ir piemērots darbam gan ar pelēm, gan ar žurkām, gan ar trušiem. Dzīvnieki nonāk laboratorijas telpās pa specializētu ieeju un 2 nedēļas pavada karantīnas telpās. Augstākās tīrības telpās zinātnieki var iekļūt tikai izejot cauri specifiskai iekārtai, kas no darba apģērba nopūš visas putekļu daļiņas. Arī dzīvnieku blokā ir vairākas atsevišķas laboratorijas. Telpas darbam ar pelēm, telpas darbam ar žurkām, atsevišķi komplekss darbam ar imūndeficītām pelēm un darbam ar infekciju slimībām vakcīnu izstrādei.
Viens no galvenajiem darbības virzieniem biomedicīnas centrā ir uz vīrusveidīgajām daļiņām bāzēta vakcīnu izstrāde. Tagad mums ir iespēja vakcīnu kandidātus pārbaudīt dzīvnieku modeļos, 2. biodrošības līmenī, atbilstoši aprīkotās un certificētās telpās un uz atbilstošām iekārtām. Visos šajos kompleksos būs iespējams veikt gan nelielas procedūras, gan operācijas. Par tīrību rūpējas speciāls iekārtas, īpaša būru mazgāšanas mašīna un sterilizācijas iekārta. Lai vēl vairāk rūpētos par dzīvniekiem paredzēto vidi, tie tiks turēti individuāli ventilējamos krātiņos, un to pārvietošana tīrtelpās tiks īstenot izmantojot tam paredzētu iekārtu. Laboratorijas dzīvnieku blokā ir iespēja strādāt ar pelēm, kas audzētas dažādu slimību izpētei, arī ar pelēm, kas saturēs cilvēka vēža audus. Pašlaik tā ir vismodernākā pētniecības metode, kas ļauj labāk izprast cilvēku audzēju bioloģiskās īpatnības un kā tās reaģē pret terapiju un iegūst rezistenci pret zālēm. Iespējams, ka visam tuvā nākotnē šādi dzīvnieki, kuriem zem ādas būtu implantēti cilvēku audzēju gabaliņi, varētu tikt izmantot tā saucamajā personalizētajā medicīnā. Šādā veidā dzīvnieki mums ļoti palīdzētu noteikt, kuri no pieejamajiem medikamentiem būs efektīvi konkrētajam pacientam un kuri nē, tādējādā veidā būtiski sekmējot pacienta atvesaļošanos. Izveidotais pētniecības komplekss ir pamatīgs atspērienu punkts mūsu institūta tālākajai attīstībai. Šeit mēs atrodamies telpās, kurās tiks izveidotas daudzas jaunas laboratorijas. Pirmkārt, uz šejieni pāries Latvijas genoma centrs, kļūstot par atbalsta punktu Latvijas Nacionālā biobanku tīkla izveidei. Tiks izveidotas daudzas jaunas diagnostikas laboratorijas. Kā viens no galvenajiem projektiem ir paredzēts izveidot šūnu preparātu ražošanas kompleksu, kurā izveidotos preparātus varēs izmantot klīniskajos pētījumos un arī cilvēku ārstēšanai. Un visbeidzot, jaunā māja tiks savienota ar mūsu pamatkorpusu, lai mūsu zinātniekiem un arī visas Latvijas zinātniekiem tā kļūtu pieejamāka dažādu eksperimentu veikšanai.